man likās, ka tas ir stāsts par mani, jo man reāli tāda situācija ir bijusi, kad es tieši, nu labi, varbūt ne tik ļoti krāšņi, kā mēs viņu tur parādījām, bet nu, ir bijis, kad tu saliec par daudz neaprēķini, varbūt, cik tev vajag, un kad kāds ir gatavs samaksāt tev to starpību. Drāma ir tajā mazajā bērnā, jo tā, es ieraudzīju, ka tur tās kūkas svecītes mazās, tātad ir kam jubileja. Nu, lielam cilvēkam neliek mazās svecītes, nu, tam mazam bērnam ir jubileja. Nu, un tas, kā viņi saka, nē, šito auglu, nē, tāpēc, ka tas ir kaut kas tāds, viņai kaut kas tāds. Nu, kāpēc? Ja pieaugušiem pietrūks nauda, vienmēr tiks atrasts kaut kāds risinājums, nu, pie kases. Bet, ja tas ir kaut kāds bērns, pasargdies, ja vēl viņš ir mazliet nošmulējies, un viņš ir tajā veikalā pie kases, un viņam pietrūks nauda, tad es esmu redzējis tik daudz situācijas, kur kasieri vienkārši pateiks, kad ko tu vispār gribi? Ej prom, kur tev mamma? Nu, kad pret bērni, kad nav tās cieņas pret bērniem, un tad es jau kopš bērnības domāju par to jautājumu, kad, nu, kāpēc, nu, ar ko bērns ir sliktāks par pieaugušo? Šādus te un vecus cilvēkus, nu, viņiem vajag dot. Tāpēc, ka viņiem vienkārši vajag dot, tāpēc, ka viņi ir mazi un mīļi. Un tiem, kuriem jau ir daudz aiz muguras, tāpēc, ka viņiem ir tik daudz aiz muguras un cik maz ir atlicis.